Viens no senākajiem izstādes Rāmau dalībniekiem ir Zviedrijas uzņēmums Vāderstad, kuru produkciju būs iespējams iepazīt arī šī gada izstādes laikā. Tomēr vēl pirms izstādes Rāmavā Vāderstad pārstāvju klientu dienas ietverot Dzelzceļa muzejā informē sadarbības partners par aktuālākajiem piedāvājumiem jaunajā sortimentā. Mums ir šobrīd jau pilnā ražošanā uz līnijas, tātad jaunā Rapid sejmašīna, 3-metrīgā un 4-metrīgā versija. Un karjeru disku klāstu papildinājuši ir jauni karjeru diski ar jaunu konceptu, lielāks disku izmērs, pieejam ar divu veidu diskiem, 51 cm diametrā un 61 cm diametrā, kas ir tāds ļoti interesants segments visiem mūsu klientiem, tātad gan šodien, gan arī nākotnē. Tātad klients var izvēlēties to, kas viņa atbilstoši viņa prasībām ir visatbilstošākais. Šodien mums bija arī vieslektors no Zviedrijas, Jens Blomqvists, zinātnieks, agronoms, un mēs runājām par tādām ļoti nopietnām lietām kā augsni. Ja, jo es domāju, ka par tādām agronomiskām lietām ir jārunā visu laiku, jo es domāju, ka ļoti daudzi cilvēki pieļauj ļoti daudz dažādu agronomisku kļūdu, vienkārši tāpēc, ka agronomija tomēr arī ir zinātne, kur ir jāzina. Tātad jūs varat iegūt kaut kādu rezultātu, jūs varat iegūt labu rezultātu. Un labu rezultātu jūs varat iegūt tad, ja jūs tiešām zinat agronomijas pamatus un esat spējīgs izpildīt visas tehnoloģiskās prasības, kā konkrētā tehnoloģija to prasa. Un man bija liels prieks dzirdēt tiešām pateicības vārdus, kad cilvēki pastījušies uz daudzām lietām no cita redzes leņķa, un viņi saprot, ka arī viņu esošajā saimniekošanas modelī kaut kas ir jāmaina. Ja mēs runājam par rezerves daļām, tad mums ir ļoti liela rezerves daļa noliktava, plus vēl, protams, mums ir arī ļoti īss loģistikas plecs. Zviedrija nav tālu, visas rezerves daļas mēs varam ātri piegādāt. Bet nestoties uz to, mums viss nepieciešamās, teiksim, kaut kādas dilstošās daļas un tās, kuras mēs zinām, ka varbūt biežāk lūst, viss mums ir noliktavā un vienmēr mēs esam gatavi sezonai. Tos jaunumus varēs apskatīt Rāmavas izstādē. Protams, visām izstāžu mašīnām būs īpašs cenu piedāvājums, tā kā izstāde arī nesagaidīsim tukšām rokām.